Kas tad notika brīvdienās? Amerika iesaistās Irānas un Izraēlas karā un bombardē Irānu. Kriptovalūtas tirgus krīt, bet toties spēja saglabāt svarīgo zonu 3 triljonu tirgus kapitalizāciju. Bitcoins vairāk kā 40 dienu perioda atradās virs 100 000 un brīvdienās nokrita zem 100 000. Tāpatās brīvdienās tika likvidēti vairāk nekā 1 miljards ASV dolāru. Neskatoties uz to, lielie vaļi turpina akumulēt to pašu etērījumu, kā arī uzņēmumi turpina pirkt bitcoinu. Cardano Capital nopērk 1000 bitcoinus, Japānas uzņēmums Metaplanet nopērk 1111 bitcoinus. Michaels Saylors publicē savu klasisko tvītu, un tas nozīmē to, ka šodien noteikti tiks izdarīts pirkums. Vai laiks izstāties no kriptotirgus? Noteikti nē, nebāžam galvu smiltīs, turpinam akumulēt savus aktīvus, un pacietība tiks atmaksāta. Priecīgs visiem svētkus, un vairāk par kripto atradīsi www.kriptonumur1.lv, kā arī mūsu Telegram kanālā. Linki profilā aprakstā.